Šajā video es uzkrāsošu pilnas sejas grimu ar Maybelline produktiem. Parasti, kad es filmēju Maybelline reklāmām, kaut kādus video, tad pārsvarā es izmantoju tiešām tikai viņu produktus, tāpēc jā, es esmu jau vairākas reizes šo darījusi. Viena lieta, kura man ir obligāti jāpasaka, protams, tas nav nekāds noslēpums, ka es esmu Maybelline vēstnese, tāpēc visi šie produkti ir dāvināti. Man šķiet, ka visi ir. Gan jau, ka visi. Tāpēc šī it kā ir tā kā reklāma pēc likumiem, bet tā mani neviens nepiespieda filmēt šo video. Es tiešām pati izdomāju filmēt šo video, un par šo video man neviens nemaksāja, vienkārši šie produkti ir dāvināti. Sākumā es izmantošu primeri. Šis ir Fit Me Luminous Smooth, tā kā super mitrinošs primeris. Neuzklāšu baigi daudz, tāpēc, ka šis primeris ir diezgan mitrinošs. Kamēr primeris iesūcas sādā, uzkrāsošu uzacis. Sākumā izmantošu šo uzacu tušu, kurai ir caurspīdīga. Man šķiet, nemaz neesmu šo produktu mēģinājusi. Es neatceros, vai šis produkts fiksē uzacu matiņus vai nē, bet tagad es mēģināšu šo produktu izmantot uzacu fiksācijai. Es iepriekš visu laiku izmantoju šo pašu produktu tikai ar krāsiņu, bet man šķiet, ka Drogas pārtrauca pārdoto produktu, diemžēl, bet man šis caurspīdīgais vēl bija palicis, tāpēc jā. Bet es reāli neatceros, vai šis produkts fiksēja uzacis vai nē. Tagad pagaidīšu kaut kādu minūti, lai nožūst. Tagad ar uzacu zīmoli iekrāsošu uzacis nedaudz tumšākas. Izmantošu šo Express Brow uzacu zīmoli. Šis uzacu zīmolis īstenībā pēdējos mēnešus ir mans mīļākais uzacu zīmolis. Tā kā es visu laiku izmantoju šo zīmoli, tāpēc, ka šis zīmolis ir tā kā super spits un riktīgi labi var uzkrāsot. Un arī šis zīmolis tā kā nav ne par cietu, ne par mīkstu, tā kā riktīgi laba konsistence. Tā nepatīk krāsot uzacis. Šis ir mans jūs sapratāt. Man tā nepatīk darīt šo soli, gan jau tāpēc, ka man nekad nepatīk rezultāts, tāpēc es cenšos pēc iespējas ātrāk vienkārši kaut ko iekrāsot un viss, lai mēs varam turpināt ar citiem soļiem. Es esmu uzkrāsojusi uzacis. Zīmelis es jau teicu, ka man riktīgi patīk, bet tā uzacu tuša, es nezinu, vai pat ir domāta uzacu fiksēšanai, tāpēc, ka es nezinu, es baigi nejūtu nekādu fiksāciju. Brow Drama Mascara. Reāli, es nezinu. Uzklāšu konsīleri uz plakstiņa. Es teikšu godīgi, man ir riktīgs slinkums tagad krāsot acis, un man baigi tā kā negribās izpausties. Tāpēc es uzkrāsošu kaut ko tādu super vieglu ikdienišķu. Šo es jau esmu stāstījusi TikTokā, bet labi, es izstāstīšu vēlreiz, ja nu kāds neredzēja. Ņemšu tādu konturēšanas otiņu un šo Face Studio Contour Stick, kuru es joprojām neesmu taisījusi jauno. Es tā kā tiešām līdz pēdējai dzīvībai izvilkšu šo kontūru. Un ar šo lielo otiņu ieklāšu šo kontūru. Labi, es vairāk teiktu bronzeri, jo šī krāsa ir tāda diezgan silta. Ieklāšu locījuma līnijā un zem uzacis. Tā acugrimam izmantošu šo The Nudes acuainu paleti. Tāda acuaina paleta ar brūniem toņiem. Es pat nezinu, ko lai krāso. Sākumā ņemšu tādu gaiši brūnu krāsu un nostiprināšu to bronzeri. Tad tālāk ņemšu tādu tumšāku brūnu un patumšināšu nedaudz kaktiņu. Šī acuaina palete ir tāda diezgan laba. Es tikai baigi bieži
neizmantoju šo atsvainu paletes, pat nezinu, kāpēc. Es laikam esmu pieradusi acis krāsot visu laiku ar to Jeffree Star Orgy paleti, jo man riktīgi patīk tā palete, tāpēc, ka tur ir visi brūnie toņi tā kā reizē, un tad man ir visi toņi vienā paletē. Bet jā, šī arī ir tāda diezgan laba palete, budžeta variantam. Un uzkrāsošu šos zelta spīdumiņus uz... Ak, Dievs, es netiešām paņēmu tumšo krāsu uz pirksta. Labi, cerams, es netrāpīšu uz acis. Un uzklāšu šos spīdumiņus uz plakstiņa ar pirkstu, jo tā man patīk labāk uzklāt spīdumus. Tā, šāds man sanāca šis 3 minūšu super vieglais, ātrais grims. Tā kā jā, ir smukīgi dienai. Bet tagad mēs varam beidzot ķerties pie interesantākajiem produktiem. Sejas grims, sākumā tonālais. Izmantošu šo Superstay 24 stundu Skin Tint. Īstenībā mans tonis, kuru es visu laiku izmantoju, beidzās, tāpēc man tagad ir 055. Es tā ceru, ka šis tonis derēs. Jā, būs labi. Būs labi. Es saslapināju nepareizo sūklīti, tā kā man šķiet, ka šis sūklītis nav tomēr baigi labs, jo šī ir īstenībā tikai otrā reize, kad es lietoju. Es par šo sūklīti filmēju TikTok video, un tad, kad es pirmo reizi mēģināju, man viņš tā kā šķita tāds normāli. Tagad, kad es pludināju concealeri, man viņš vairs nepatika, tāpēc cerams, ka viņš neizbojās tonālo, jo man ir slinkums iet uz vannas istabu, saslapināts iet uz sūklīti. Bet šīs tonālais, es pat nezinu, kā sauc latviski šo produktu, Skin Tint. Es vienkārši saku tonālais, tāpēc, ka tas reāli ir tonālais, jo šajam produktam tā kā nav Skin Tint sedzamības, jo Skin Tint ir tāds, kā man atgādina kaut kādu bebē krēmu sedzamības ziņā, bet šajam noteikti ir lielāka sedzamība, tā kā šis tonālais reāli ļoti labi nosedz manai ādai nepilnības un riktīgi labi izskatās, tāpēc jā, es vienkārši saku tonālais. Bet šis tonālais noteikti iekļūs manā šī gada favorītu sarakstā. Es domāju, ka es šogad arī filmēšu tādu pašu video ar saviem mīļākajiem 23. gada produktiem, tāpat kā es pagājušajā gadā filmēju. Tāpēc, ka šis tonālais ir tik labs. Man tā patīk, kā izskatās āda. No āda izskatās nenormāli labi. Tāds skaists mirdzumiņš, sedzamība ir laba un tik labi uzklājās. Tā kā tiešām es riktīgi fanoju par šito tonālo. Bet vienīgais es īsti nesaprotu, kādam ādas tipam ir domāts šis tonālais, jo šis tonālais tā kā nav matēts, bet nav arī tāds super mitrinošs, tā kā kaut kas pa vidu. Man kā ir normāla āda, tāpēc man riktīgi labi der, bet tāpēc es nekad nevaru atbildēt, kad cilvēki man prasa, vai viņiem derētu šis tonālais, tāpēc, ka es nezinu, varbūt, ja tu esi mēģinājis šo tonālo, tad ieraksti komentārā, kā tev patika, kā strādāja ar tavu ādas tipu, jo es saku, man ir normāla āda un man der pilnībā visi tonālie krēmi. Tālāk concealeris, izmantošu šo leģendāro concealeri Instant Anti-Age Eraser Multi-Use Concealer. Izmantošu toni, es nezinu kādu toni. Man šķiet, ka tas tonis ir nogājis. Diemžēl, bet tādu gaišu. Nepatīk vairs tas sūklītis, tāpēc es saslapināju citu sūklīti ar fiksācijas spreju, jo man bija tiešām slinkums iet uz vannas istabu. Nu, kā tas arī strādā, bet, protams, nav ideālākais variants, bet, ir daudz labākā tas sūklītis. Jā, un šis concealeris nepavēlti ir tik populārs, tā kā man tiešām reāli patīk, kā izskatās. Šajam concealerim ir Šajam concealerim ir
laba sedzamība, izskatās arī riktīgi labi uz ādas, tā kā jūs paši redzat rezultātu. Tālāk, sejas konturēšana. Atkal ņemšu šo bronzera stiku. Īstenībā es vairs nerunāšu par šo produktu, jo es pat nevaru saskaitīt jau, cik daudzos videos esmu pieminējusi šo produktu un cik daudz es esmu runājusi par šo produktu, un man šķiet, ka es jau esmu jums apnikusi ar šo produktu, tāpēc, ka man viņš tik ļoti patīk. Tāpēc es vienkārši teikšu, ka man patīk šis produkts, un tas ir arī viss. Tā kā labi pludinās ar rotiņu, tā kā es vienmēr pludinu tikai ar rotiņu. Labi pludinās, tas tonis rītīgi labi izskatās, tā kā tiešām man rītīgi patīk šitā kontūra. Nē, nu jūs jau saprotat pēc šī produkta izskatā, un šis jau ir, es nezinu, kaut kāds 3. iepakojums. Tā es esmu pabeigusi darbu ar krēmveida produktiem, tāpēc es visu ātri nostiprināšu. Par fiksācijas spreju es pēc tam parunāšu, jo es pašās beigās arī būtīšu šo produktu. Tagad es šo visu nostiprināšu ar pūderi. Protams, ka es izmantošu šo Fit Me Matte and Poreless pūderi. Kā redziet, man riktīgi patīk šis pūderis. Šis ir kaut kāds, es nezinu, 4., 5. iepakojums, tā kā es šo pūderi lietoju jau vairākus gadus. Es meklēju spoguli, bet es visu laiku izmantoju šo spoguli. Labi skatīšos kamerā. Es izmantoju šo pūderi jau vairākus gadus, man tiešām riktīgi labi patīk, uz manas ādas riktīgi labi strādā, tā kā tiešām nostiprina grimu un izskatās labi. Sākumā es lietoju 120. toni, kas ir tāds kā ādas krāsas tonis, bet es nezinu, kāpēc, bet tagad es pārgāju uz šo balto, kas ir tā kā caurspīdīgā versija, 0,90 translucent, un nostiprinu ar lielo otu tā kā visu sejas grimu, un ar šo pašu pūderi nostiprināšu arī acis apakšu. Sākumā izpludināšu ar sūklīti, lai konsileris izskatās labi, jo es negribu nostiprināt sliktu konsileri, kurš ir sagājis krunciņās. Un uzklāšu ar šo powder puff. Reāli nezinu, kā latviski sauc, kaut kāds pūderes sūklītis. Man riktīgi patīk, kā šis pūderis šādi strādā ar šo powder puff, tā kā izskatās, nu, tiešām riktīgi labi. Es īstenībā par šo filmēju TikTokos. Jā, tāpēc es pat nezinu, ko lai vēl teikt, tāpēc, ka es par šo jau esmu runājusi, vienkārši izskatās labi. Bet es nezinu, kas ir šī pa problēmu man parādījusies, bet pēdējā laikā, kad es nostiprinu acis apakšu, tad šī acis tā kā izskatās riktīgi labi, tā kā viss izskatās kā parasti, jā. Bet šajai acī ir tādas kā divas grumpiņas, kuras ir parādījušās, un katru reizi, kad es nostiprinu acis apakšu, es tā kā domāju, kas notiek, tāpēc, ka šī puse izskatās riktīgi labi, un šeit ir tās divas krunciņas. Ne, jo man sāk parādīties grumbas. Reāli, man tas nepatīk. Tālāk bronzeris, šis arī ir produkts, par kuru es esmu runājusi vienkārši tik daudz, man nevar aizvērt muti par šo produktu, tāpēc, ka man tik ļoti patīk šis bronzeris. Šis ir City bronzere. Man šķiet, ka šis ir vislabākais bronzeris, kādu tu vari draugās nopirkt, tā kā tiešām tik labs bronzeris, tāpēc, ka šajam bronzerim ir tik labs tonis, tā kā man tieši patīk tas tonis, tā kā uz manas ādas izskatās, nu, nenormāli labi, un tas pigments ir tā kā tieši laikā, es vienkārši tā fanoju par šo bronzeri. Man vienmēr tā patīk, kā izskatās mans grims pēc šī produkta uzklāšanas, tā kā tiešām izskatās tik labi. Šis produkts ir stabili iegājis manā tā kā krāsošanās rutīnā. Tad, kad es krāsojos, tad, kad man nevajag kaut kādu video filmēt, tā kā tiešām tad, kad man kaut kur vajag aiziet, tad es vienmēr izmantoju šo bronzeri. Tā kā es vispār vairs neizmantoju nevienu citu bronzeri, tāpēc, ka šis produkts ir tik labs. Klāšu vaigu sārtumu. Man ir šādi divi
Fit Me vaigu sārtumi. Viens ir tonī Peach 40 un otrs ir tonī Pink 25. Man personīgi labāk, tonālais nedaudz strābīja. Man personīgi labāk patīk šis Pink tonis, kas ir tāds ļoti, ļoti gaiši rozīgs tonis. Ar šajiem vaigu sārtumiem ir tā, ka šie vaigu sārtumi nav tā kā baigi pigmentēti, tāpēc es šo produktu iesaku cilvēkiem, kuriem patīk tādi ļoti minimāli vaigu sārtumi, jo es noteikti zinu, ka ir tādi cilvēki, jo ir cilvēki, kuri ir tā kā nenormāli apsēsti ar vaigu sārtumu, un viņiem vajag tā kā, es nezinu, pēc iespējas spilgtāku vaigu sārtumu. Man personīgi nepatīk tādi spilgti vaigu sārtumi, tāpēc šis ir tāds ļoti maigs, tā ka tiešām tev gribās to vaigu sārtumu, bet negribās tā kā izskatīties pēc klauna. Maigs rozā tonītis, man reāli patīk šis tonis, man baigi patīk rozā vaigu sārtumi, bet tādi baby pink, šis ir tāds baby pink tonis. Īstenībā es pat nezinu, kāpēc es šo produktu tik reti lieku, jo tagad, kad es uzliku šo vaigu sārtumu, man reāli riktīgi patīk, kā izskatās tāds tiešām maigs rozīgums vaigiem. Diemžēl man nav neviena izgaismotāja. Es zinu, ka Maybelline ražo izgaismotājus, bet viņu diemžēl nepārdod Latvijā. Es zinu, ka kādreiz pārdeva drogās to izgaismotāju. Es nezinu, kā viņu sauc, bet man bildē vienkārši ir galvā ar to izgaismotāju. Bet tagad vairs nepārdod, tāpēc jā, man nav neviena izgaismotāja. Tāpēc šo soli mēs diemžēl izlaidīsim un nofiksēšu visu grimu ar šo Lasting Fix fiksācijas spreju. Es fiksācijas spreju vienmēr uzklāju riktīgi daudz. Par šī fiksācijas spreja noturības tā kā nemācēšu teikt, tā kā gan jau šis produkts palīdz grima tā kā noturībai, tāpēc, ka es izmantoju tādas tehnikas, lai tonālais un arī citus produktus, kuri ir noturīgi, lai vispār viss grims arī būtu noturīgs, tāpēc, ka tonālais, piemēram, ir 24 stundu tonālais, šis tiešām ir ļoti noturīgs tonālais. Tad es uzklāju gan krēmveida bronzeri, gan parasto pudra bronzeri, kas arī iedod noturību bronzerim. Tad es uzklāju visu nostiprinu ar pūderi, kas arī palīdz noturībai, un pēc tam šo. Tāpēc es nezinu, vai šis produkts tā kā pats par sevi palīdzētu, ja jūs, piemēram, uzliktu tonālo un tikai šo izsmidzinātu, vai būtu labi. Bet es varētu minēt, ka jā. Es nezinu. Kas man riktīgi patīk šajā fiksācijas sprejā, ka šis produkts tā kā sapludina visus produktus kopā un tiešām tā kā izskatās uzreiz riktīgi labi grims, tad, kad es uzklāju šo produktu, tāpēc es jums saku, es uzklāju tik daudz, tā kā tiešām, lai visi produkti saplūstu kopā. Un reāli izskatās riktīgi labi. Tālāk izmantošu šo Sky High skropstu primeri. Īstenībā šis primeris tik labi izskatās uz skropstām, ka es teiktu, ka mierīgi šo produktu var nesāt pašu par sevi, tā kā nekrāsot pēc tam pāri tušu, jo izskatās tā jau riktīgi labi. Šādi izskatās tikai ar šo primeri, tā kā izskatās jau riktīgi labi, man nemaz neprasītos klāt vēl tušu pa virsu, bet šī video dēļ es uzklāšu vēl pa virsu Sky High brūno versiju. Jūs prasīsiet, kāpēc brūno versiju, tāpēc, ka es neatradu parasto versiju, tā kā es nezinu, kur es esmu nobāzusi melno tušu, tā kā varbūt kādā somā mētājas, es nezinu. Bet tagad šī tuša tā kā neizskatīsies tik brūna, tāpēc, ka apakšā tas primeris ir melns un, jā, bet tā kā, ja ieskatās minimāli var redzēt to brūnīgumu. Bet šitā brūnā tuša, es teiktu, ir domāta tiem cilvēkiem, kuriem patīk tāds ļoti dabisks grims un arī kuriem ļoti piestāv pie ādas krāsas un matu toņa, tā kā
brūnas tādas netik izteiktas skropstas, jo citiem tā kā tiešām daudz labāk izskatās brūna tuša, bet tā kā man ir tumši mati, ne, ikdienā man patīk citreiz uzkrāsot brūnu tušu, pārmaiņas pēc, bet tā kā man ir tumši mati, tad, kad es tiešām krāsojos riktīgi, man tomēr prasās tādu tumšu skropstu tušu. Šādi izskatās manas skropstas. Es uzkrāsoju vienu kārtu ar to primeri un vienu kārtu ar to skropstu tušu, un es saku, ka man pilnībā pietiek. Ja es krāsotu, pieņemsim, 2 kārtas ar to tušu, es domāju, ka būtu jau par traku, jo tagad izskatās labs rezultāts. Ja tev ir īsas skropstas, tev vajag pamēģināt šo Sky High tušu, tāpēc, ka es saku, šī tuša ir tā kā mana mīļākā tuša. Es visu laiku izmantoju šo tušu. Protams, es citreiz pamēģinu jaunas tušas, bet es nezinu, es kaut kā vienmēr atgriežos pie šīs tušas. Vienīgais es visu laiku izmantoju šo Sky High parasto versiju, bet ūdens noturīgo, tāpēc, ka manas skropstas vispār netur atliekumu. Tā kā vispār es atlieku skropstas un uzkrāsoju, un viss viņas jau ir atkal taisnas, tā kā man ir tiešām riktīgi taisnas skropstas. Bet tad, kad uzklāju ūdens noturīgo tušu, tad skropstas daudz labāk tur atliekumu, tāpēc, ka tā ir ūdens noturīgā tuša, un viņa tā kā ir super stipra, protams, daudz grūtāk noņemt, bet man riktīgi patīk, tāpēc šī ūdens noturīgā versija, es visu laiku izmantoju šo tušu. Un palika tikai lūpas. Izmantošu šo Maybelline lūpu zīmuli Color Sensational Dusty Rose. Tik žēl, ka šajiem lūpu zīmuļiem nav vairāk toņu, tāpēc, ka man reāli riktīgi patīk šie lūpu zīmuļi. Šie lūpu zīmuļi ir tā kā riktīgi lēti, tiešām riktīgi lēti. Tā, iekrāsoju lūpu kontūru un tad nedaudz arī kaktiņus vairāk un arī šeit vairāk. Tā, un tagad uzklāšu lūpu krāsu. Nesen izmēģināju šo Maybelline veco lūpu krāsu, tā kā šī lūpu krāsa iznāca man šķiet pirms tik ilga laika, bet man reāli tā iepatikās, jo šis tonis ir tā kā riktīgi labs. Šis ir 1, 2, 3... 1, 3, 2, es nemāku lasīt. 1, 3, 2 Sweet Pink. Tas ir tāds maigi rozā tonītis. Vienīgais šis tonis ir tāds spīdīgs, tā kā, ja tev nepatīk tādi spīdīgi, ja tev nepatīk tādas spīdīgas lūpu krāsas, šī nebūs īsti tev, bet man riktīgi patīk tas tonītis. Un šī lūpu krāsa tik labi smaržo. Es vienkārši dievinu šo smaržu. Es atceros kaut kad senāk, es biju nopirkusi paštonējošo tā kā rīktīgi sen, un šis paštonējošais šitā pati smaržoja, un es atceros, ka es ne visu laiku smaržoju to paštonējošo, jo man tā patika tā smarža, bet šī nav tāda kā paštonējošā smarža, vispār nedomājiet, vienkārši tas paštonējošais bija īpašs, un viņš īpaši labi smaržoja. Es divinu to smaržu. Tas tonis ir tāds maigi rozā, rīktīgi skaists, bet ar tādu spīdumiņu. Atgādināt tādu kā 2000. gadu lūpu krāsu, kad bija tās spīdīgās lūpu krāsas, bet šī tā kā nav tik traka, tā kā man patīk tas spīdums. Un, protams, es nevarēju neizmantot šo produktu, par kuru es arī visu laiku runāju. Es jau, man šķiet, jums šķista būšu apnikusi ar šo lūpu spīdumu, tāpēc, ka es viņu tik ļoti dievinu. Šis ir Lifter Gloss lūpu spīdums manā mīļākajā tonī 002 Ice. Es vienkārši mīlu šo lūpu spīdumu. Tik labi izskatās. Man patīk tā konsistence. Šis lūpu spīdums ir tāds diezgan pabies un arī tāds ļoti noturīgs, mitrina lūpas, jo man šeit tur bija hialuronskābe iekšā. Jā, tur ir hialuronskābe iekšā, tāpēc
vēl labi mitrina un izskatās tik labi. Es mīlu šo lūpu spīdumu, bet tieši šajā tonī un tad šāds sanāca rezultāts, šāds sanāca grims, izmantojot tikai Maybelline produktus. Protams, ka rezultāts sanāca riktīgi labs un man nav nekāds pārsteigums, jo es jau jums saku, ka es esmu vairākas reizes krāsojusi šādu grimu un izskatās riktīgi labi. Maybelline ražo tiešām tik labus produktus, jo, kā jau jūs sapratāt, daudzi no šajiem produktiem tiešām ir mani tiešām vismīļākie produkti, piemēram, tas bronzeris, lūpu spīdums, skropstu tuša, es tiešām visu laiku izmantoju tos produktus, bet nedomājiet, ka man ir tik labas atsauksmes tikai tāpēc, ka es esmu Maybelline vēstnese, noteikti ne, es tiešām pirms tam arī izmantoju šos produktus un es arī noteikti nākotnē izmantošu šos produktus, es tiešām ļoti iesaku. Es ļoti, ļoti ceru, ka man kādreiz vēl nākotnē būs iespēja nofilmēt šādu video, izaicinājumu, kur es izmantoju tikai vienu brendu, tāpēc, ka man riktīgi patīk, jo es varu tiešām izmēģināt un pārbaudīt, kāds grims sanāktu tikai no šī brenda produktiem. Bet mēs tiksimies nākošajā video. Atā!